Čau! Projekts Ceļš uz veselību. Otrais speciālistu podcasts no studijas Tukumā. Kopā ar 5 speciālistiem pārunāsim Mārtiņa rezultātus un nākotnes idejas. Gribētu apsveikt visus ar to, ka Mārtiņš pirmajā mēnesī ir nometis 13,2 kg. Vai tas ir daudz vai maz? Brīvi, kurš grib, tas atbild, bet kāds varētu atbildēt? Laikam, tad man jau jāatbild kā uzturspeciālistam. Tad, ja mēs skatāmies pēc visām formulām un pēc visa tā, kas rakstīts grāmatā, tad šis ir perfekts svara zudums. Tas ir procentuāli no viņa svara. Tieši tik, cik tas ir veselīgi, cik tas ir normāli, cik tas neietekmē viņa ikdienas aktivitātes. Tā kā varam apsveikt Mārtiņu ar šo rezultātu, un tas, skatoties no tāda veselības viedokļa, ir ļoti labs rezultāts. Varbūt, ja es brīvi drīkstu iebilst, ņemot vērā uz to, ka Mārtiņam tas svars ir samērā liels, un viņam ir liela mērķa, un viņš grib zaudēt diezgan daudz, tad, varbūt kādu pāris kilogramu vairāk, ja būtu, arī nebūtu slikti, bet katrā gadījumā pēc tādiem visiem parametriem rezultāts ir labs, un ja tāpat turpinās, tad arī ir sagaidāms labs rezultāts pēc 6 mēnešiem. Vai Santi var kaut ko piebilst no veselības? Man ir prieks par to, ka Mārtiņš ir zaudējis arī savu vēdera apkārtmēru, jo, ja pirms tam mēs nevarējām manu lenti viņam aplikt apkārt, tur pietrūka centimetri vēl klāt, tad šobrīd jau smuki visi iet riņķi, un kopumā tas zudums ir 7 centimetri, kas ir brīnišķīgi. Tas nozīmē, ka mazinās arī viņam viscerālā aptaukošanās, jeb iekšējo orgānu aptaukošanās, kas, manuprāt, arī ir ļoti, ļoti labs mērķis, ne tikai svara zudums, bet arī iekšējo orgānu stāvokļu uzlabošanās. Es piemetināšu vēl, ka mēs atkal tā tīri uz tiem skaitļiem skatoties, mums nav zināms tā proporcija, kas viņam tur notiek. Varbūt, kad nevis var būt, bet es esmu pārliecināts, ka kaut kāds muskulis jau viņam arī nācis klāt ir. Un tas tā kā bišķiņ smagāks ir un tas tauks ir nonācis nost, bet mēs to procentālo šobrīd nevaram pateikt. Tā kā es pat vairāk, ja mēs priecājamies par tiem absolūtiem skaitļiem, tad vēl lielāks prieks noteikti ir uz to, ka viņš tomēr ir zaudējis to svaru, nevis vienkārši badojoties un sēžot stūrī un skatoties olimpiādu, bet viņš arī nāk uz to zāli un kaut ko darbojās. Līdz ar to viņam kaut kur ir tas muskulis pienācis un uz to fonu droši vien tas tauks vēl ir pazudis vairāk nekā mums tā gribās domāt. Labi, kā Lelde varētu aprakstīt viņa motivāciju pirmajā mēnesī? Vai? Jā, mēs ar Mārtiņu mēs teikamies vienreiz nedēļā, un mēs tieši iepriekšējā nedēļā runājām par šo viņu motivāciju un arī liekam tādus subjektīvus, bet tomēr vērtējumus. Un motivācija viņam nav, pēc viņa teiktā, nav kritusi. Viņa ir tik tādā pašā līmenī, ja ne pat vairāk, kā viņš pats to saka. Un to arī es redzu sadarbībā ar viņu, ka viņam tās domas, ka nav tādās galējībās, ka ir visu laiku tomēr vairāk vērstas uz to problēmas risināšanu, uz to rezultātu sasniegšanu un tā motivācija. Protams, tas, ko mēs arī redzam sociālajos tīklos, viņš ir tāds pats cilvēks kā mēs, un ir tās labās dienas un ir tās sliktās dienas, bet ja mēs kopumā ņemam, tad tā virzība notiek labi uz priekšu, arī tādā domāšanā un uzvedībā. Pēc pirmā mēneša, kad Mārtiņš nomet 13,2 kg, nākamajā nedēļā viņš devās uz Liepāju, un tajā nedēļā viņš nomet tikai 600 gramus. Kā jūs vērtējat šo nedēļu? Vai tā ir tāda normāla, dabiska cilvēka lieta, kad pēc kaut kāda izrāviena viņš tomēr nespēja sagrupēties, un tas rezultāts nav tik labs?
Nu, te ir vairāk arī tas, ka tomēr tie bija apstākļi, kas ir ārpus mājām, kur viņam bija nodrošināta ēdināšana, kurā viņš daudz nevarēja neko ietekmēt, plus viņam bija jābūt visu laiku uz vietas tur un jākomentē un jāpiedalās visos tajos procesos. Tā kā viņš arī neatteicās no šī ēdiena, kas tika tur piedāvāts bez maksas, un tas arī ir normāli, jo jāsaprot, ka dzīve ir dzīve, un mums katram ir kaut kādi projekti pa vidu, kaut kādi notikumi, kaut kādi ceļojumi, kaut kas. Līdz ar to es uzskatu, ka viņš klāt svaru nav dabūjis, un tomēr viņš bišķiņ piedomāja, lai tur nebūtu tās mērķis un tādas lietas tik daudz. Un kā viņš arī pats teica, uz pēdējām dienām jau viņam tur drusciņi jau arī piepalīdzēja, jau pavārīts kaut ko veselīgāku viņam pasniedz. Tā kā es uzskatu, ka tas katram gadījumam noteikti nav nekas nosodāms, un mums visiem tā dzīvē ir. Un tagad bišķiņi vairāk jāsaņemās, atkal no jauna tā motivācija, un teiksim tā, tas svara samazināšanas un tas veselīgais dzīvesveids, viņš visu laiku ir nedaudz tādā kā sirds ritms. Man vienam nav tā, ka visu laiku viss ir visu laiku pēc plāna un tikai perfekti. Tā kā es uzskatu, ka tas ir pilnīgi ok. Un tas, ko es arī varu papildināt, arī no tā terapijas viedokļa, ka tā bija ļoti laba pieredze, kas viņam bija Liepājā, caur kuru viņš kaut ko ieguva. Tīri tādā doma maiņā, ko var redzēt, jā, ka nedēļas sākumā varbūt ir viena uzvedība, uz nedēļas beigām viņa jau mainās. Un tad tas, ko mēs atkal kopīgi ar Mārtiņu daram, mēs izrunājam, ok, bija šāds izaicinājums, tu tiki galā ar to, ko tu gribētu darīt citādāk, kas būs tas, ko tu darīsi, jo tieši tā dzīvē visu laiku būs šie izaicinājumi, kas ir ārpus mājām un ārpus ierastās ikdienas. Un tad tur ir jāvēro, kā viņš ar to tiek galā. Un jā, no tādas uzvedības viedokļas arī gribētu piekrist. Neskatoties uz cipariem vai kā, ka bija, manuprāt, viņš tik labi galā ar uzdevumu. Pēc šīs pirmās nedēļas es zinu, kāds ir rezultāts jau pēc otrās nedēļas, februāra otrās nedēļas, jo vakar bija svēršanās viņam, kas viņš sarās katru pirmdienu. Februāra otrajā nedēļā tie ir 2,2 kg nomesti. Tā kā viņš turpina pēc tā mazā krituma, viņš turpina ar diezgan pieklājīgu nomesto svaru. Vai Viktorija ir novērojusi kādus varbūt uzlabojumus šajā viņa fiziskajā stāvoklī? Mums ar viņu šobrīd ir sanācis tikties varbūt ne tik bieži, cik man gribētos. Tīri arī dzīves parastās ietveros, jo blakus procesi notiek un ir vis kaut kādi darbi. Bet kopumā, manuprāt, viņš ir enerģiskāks. Tā kā manās nodarbībās. Sākumā mēs tur tā lēnām, tad arī šodien mums bija nodarbība, tad šodien viņš jau atnāca ar tādu, es nezinu, kāpēc tā sanāk, bet viņš vienmēr atnāk pie manis pēc kaut kādām pārdomām. Tā kā viņš arī šodien teica, ka viņš jūtās varbūt netik labi. Viņš saka, bet ne jau tāpēc, ka es negribu zaudēt svaru vai ka man ir apnicis šis. Viņš saka, bet ka tie notikumi blakus viņu diezgan nogurdina un papildus liek tādu slodzi. Bet nodarbības beigās jau viss bija kārtībā. Mēs izsmējāmies, kārtīgi pastrādājām tādus lielus tādas izmaiņas par tām 4 nodarbībām īsti vēl nevar saskatīt, bet viņš ir enerģiskāks. Viņš atnāk pie manis, viņš ir enerģiskāks. Jāni, pusotras mēnesis zālē. Kā tu skaties? Ko tu esi pamanījis? Es to pozitīvo vienmēr gribu tur saskatīt arī tajā brīdī, kad viņš bija tajā Liepājā. Es ar viņu sazinājos un es biju vairāk sabēdājies varbūt nekā viņš, ka viņš tur man paziņoja, ka viņam īsti tur nebūs tāda apstākļa. Bet tā pozitīvā lieta tā, ka viņš tomēr nav, kā jau minēja, atpakaļ dabūjis kaut kur tur tajā sfērā, uzturoties kāds 2 atpakaļ dabūjis. Un šī brīdī mums bija beidzamais treniņš ar viņu kopistis, kad es jau viņam teicu, tagad jau tu man tā žargonā runājot diezgan dabūs iekšā katru treniņu, jo mēnesis ir pagājis, mēs jau esam kaut ko jau izdarījuši un drusciņi sāksies tie treniņi tādi drusku intensīvāki, uz ko es pēc tā treniņa patīkam bija pārsteigts, ka viņš īstenībā tur
Jā, viņu nav tik viegli tā nokaut ar tiem high intensity, ja, ka viņš tā tur, es teiktu, kad no tās manas pieredzes, pat ļoti normāli cilvēki būtu jau tajā treniņā tur bišķiņi, ja, nebija tā tik viegli nemaz, tur bija daudz tādu atkārtojumu jātais ar mazu svaru, kur tiešām tur viņam tas pulss varbūt ir augstāks drusku, kā līdz šim. Viņš man to arī jautāja, bet es to no savas tās pieredzes saku uz to fonu, ka viņš to svaru ir nometis, un viņš tajā florbolā, es pajautājot, kā viņš tur uzvedās, uz ko tas pulss viņam varētu būt augstāks, ka viņš var ātrāk kustēties, viņš var to darbu lielāku šobrīd izdarīt. Ja, teiksim, pirms tam tu vienkārši ātri jau piekūst, jau tu pulss jau nesasniedz, tev vienkārši sākās kaut kāds kustības, tu jūti, viss jau, līdz ar to tev tas pulss tā ne, bet viņš tagad saka, ka viņam salīdzinoši augsts, viņš katru reizi viņš skatās, bet es saku, kā tu jūties, normāli. Mans tas skatījums, ka tad viss ir normāli, ja viņam tur sāktos reiboņi vēl kaut kas, tad jā, bet viņš līdz ar to viņš ļoti daudz jau tagad var izdarīt tādu darbu, ko es viņam baidījos dot sākumā, līdz ar to tur taustoties, skatoties, kā viņš tur reaģēs un kas man tāds vizuāli, protams, ja mēs noliekam blakus divus tās video rullīši, kāds viņš bija pirms tam, un tad tur to pamana, bet tā, ka to viņa ikdienā varbūt tās, man likās, ka tur īsti baigi nekas nav, bet ko es ar pamanīju, skatoties uz viņa kājām vizuāli, man likās pirmajā reizē, kad es viņu ieraudzīju, diezgan tās kājas bija tāds piepampušs tāds, tā kā tieši tie potīši rajonā, un es viņam tur liku vēl tādu vienu vingrinājumu, viņš pakāp tā kā pa trepītēm, un viņš tur jau sajūta kaut kādas tur. Tad tagad man likās, ka vizuāli pat tās ikra daļa ir bišķi tā tūska ir mazāka. Viņš pats stāsta, ka viņš florbolā vairs kaut kāds krampjus tur nejūt, ja viņam pirms tam bija tur ilgāk tā fiziskā aktivitāte, un pēc tam tur viņš jūt, ka tur kaut kas sāk viņam vilkt, un naktīs tur vilka tos krampjus, viņš man prasīja, kas tas varētu būt. Tad tagad tas viss nesot, un līdz ar to tagad jau viņam bišķiņas, atkal tādā žargonā runājot, iedošu drusku iekšā viņam tais treniņos. Vienīgais, par ko man drusku bail, par to, kad, kā viņš to treniņu veiks, ka viņš ir viens pats, mēs tur varam uztaisīt, tagad tu dari šito, bet tīri no mentāla un tādā psiholoģiskā viedokļi, man liekas, cilvēkam, reizēm ir kaut kāda bremze iestājās, ka viņš pats sevi nožēlo. Viņš tā kā nevar tā izlikties, kā tev treneris tur. Es viņu tur spied vēl vienu. Viņš tur bļaudams, tur mums tur būs medaļi, paskaties, kā mēs. Vai viņš mājās tā diez vai, viņš pats sienā neklieks tur un pats sev tur. Līdz ar to tie treniņi kaut kādā brīdī vairāk tā nestrādā, ja tu sevi nesāc tur pamocīt drusku. Viens ir, tāpēc man vienmēr arī gan viņa gadījumā bieži vien ar viņu ir saruna, kad varbūt tu vari izraut no kaut kurienes kaut kādu čomaku līdzi, vai tur abi divi, vai jūs tur ejat pa to ielu, tagad sāksies silts laiks, jo tā staigāšana arī vienam pašam, cik tu ej, tu staigā, un tad tev uznāk, tās pārdomas kaut kāds, ne pie fizioterapeita, tagad bliez ārā, ka tu tur mežā tev uznāc, tur, nezinu, kosmos ieraudzīja vēl kaut ko. Līdz ar to divatā, ka tu ej, tu vari nostaigāt, es nezinu, tu vari aiziet līdz mērsragam apakaļ, pat nepamanīs. Līdz ar to tas man bišķiņ tā kā uztrauc, kad šobrīd vairs nav tāda taustīšanās, ka reku, tu tur pacel to, pacel šito. To viņš mājās varēja izdarīt pirms tam. Tagad jau bišķi sākās tādas lietas, kas bišķi grūtāk ir jāuztais. Tu nevar vairs tā vienkārši to pašu svariņu pacelt tur un noliec, lai viņš tur bez troksni tā hantela nokrīt un viss. Tas man vairāk tā kā bišķi satrauc par to svaru. Atkal tie cipari, tas no vienas puses tie 2 kilogrami it kā ir forši, bet es tā atkal pateikšu, tos 2 kilogramus var arī ieiet,
toaletē var aiziet, un tad uzreiz uz pirti aiziet. Tā rītīgi nosēdēt uz lāvas, un viņa gadījumā piečuku mēs tur zaudēsim. Nu, kaut kādā tajā brīdī, jā. Jāstāsta, es ceru, ka jā, kad ja tas divīts visu laiku būs tā nedēļa, divi tur kaut kāds kilograms forši, jā. Tad jā, bet šobrīd man, ja tu man prasi, tad baigā eiforija nav tieši par to. Jūs pateicāt, ka jūs redzat pēc potītēm, tad tas nozīmē, ka tas šķidrums ir šķidrums. Viņš ir tas, te nav tā, ka tas ir šķidrums, jā, un līdz ar to tā tūska jau arī tie kilogrami tur diezgan ātri aiziet uz to tūskas rēķinu. Labi, man jautājums ir, es par pārstāvu kā arī viss skatītājs, jo es tur lasu visus komentārus un zinu, ko viņi prasa un jautā un tā tālāk. Un man arī tādi pašam novērojumi, ja, piemēram, pirms tam mēs kaut kādā brīdī iepriekšējā, kad mums bija speciāla saruna, tad mēs viņu tā kā ierobežām, ka varbūt katru dienu, lai neiet tos 10 000 soļus. Nu, es vispār neesmu redzējis, kad viņš vāc soļus, vai iet speciāli pastaigā, vai viņš vēl iet speciāli pastaigā, kāds zina? Viņam būtu jāiet. Bet vai viņš iet, jā? Jā, tu esi tā, Tā Liepājas nedēļa, man liekas, viņam jā, jo man šķiet, ka viņš vairs man šķiet, ka viņš tā kā neiet, nevāc tos soļus vairāk. Nu, mums arī, man arī liekas pēc pēdējās sarunas ar viņu, ka mums tā kā arī varbūt pa daudz nevajag ļaut viņam teikt, ka nu, tu tur sev pasaudzē, tur pasaudzē sev, tur pasaudzē sev, tur paguli, tur to. Jo viņš tagad man jo man pēc pēdējās sarunas arī tā likās, kad viņš tur, man tur tas bija grūti un tas bija grūti. Es saku, bet tu tās to ēdienu bišķiņ tur tā ar tiem panējumiem, es gribētu, varbūt mums ir tā. Pirmajā reizē mēs ļoti entuziastiski viņam vai atlaižam, jo viņš tur tā saņēmies. Un man tagad pašai ārliekās, ka varbūt, kad drusciņi tā kā jāpiegriež tas skābeklis, kā arī Jānis teica, bišķiņ jaudīgāks tos treniņus, kādu uzraudzību, kādu draugu vai kaut kādu tādu motivāciju, lai nebūtu, jo tomēr divatā tās sacensību gars tur uzreiz savādāk. Plus arī par to uzturu. Mēs pēdējā tikšanās, es viņam tomēr teicu, ka tā kā šonadēļ es viņu vairāk gribētu pakontrolēt un lai tā ēdienkarte tomēr atkal atgriežas tāda bišķiņa netik baudām, kā viņam bija tajā izbraukuma laikā. Man uzreiz jautājums par uzturu. Es redzu no komentāriem bieži prasa, kāpēc tie rieksti ir jāliek uz katru ēdienu. Vai tur ir pamats arī tam? Viņam nav jāliek uz katru, bet viņš to dara, jo viņam garšo. Un tas ne uz katru, bet tas ir viņš liek brokastīs. Lai savāktu vairāk olbaltumvielas, lai labos tauks un olbaltumvielas uzņemt. Nu, tur tā kā mums arī ir sarunāts, cik un ko drīkst. Tas nav nekas tāds, kas varētu viņam Bet tā nav tāda klasiskā vieta, kur no 5 riekstiem aiziet uz 25, jo rieksts tomēr tur ir miljons kalorijas. Tas ir atkarīgs no Mārtiņa, kā viņš sev kontrolē, jo informācija, cik un ko vajag viņam ir. Tā kā, tas ir atkarīgs, vai viņš tur pēc tam varbūt to, ko tai porcijā vai neuzēt pa virs vēl 2 sauviņas. To es, diemžēl, viņam blakus nevar izstāvēt, bet, protams, ka pat daudz nevar, bet tas viss ir izrunāts un informācija viņam ir, un viņš zina, kas ir rieksti un kāda ir to uzturvērtība un ko no tiem var iegūt un ko var zaudēt. Lelde, vai Mārtiņam ir spēks neiemest to 25. riekstu 5 riekstu vietā šobrīd? Vai, jo vienkārši ir arī risinājums atteikties no riekstiem? Es domāju, ka ir. Neiemest to 25. Tā kā es gribu vēl mazliet arī papildināt par tas, ko es dzirdu, ka fizioterapija varbūt ir kāda izkrīt, jo tur ir cita dzīve kaut kāda vai ir kaut kādas citas blakus lietas. Tas, ko mēs arī šobrīd ar Mārtiņu daram, lai jums ir skaidrs, ar ko mēs strādājam, tā ir arī dienas režīms, jo es domāju, ka mēs dzirdam arī video, ka tas arī mazliet ir tāds klupšanas akmens, ka vēl iet gulēt, vēl ir tā pēdējā ēdienreiz, vai tieši viņa ir atkal kaut kad viņa nav, un tad viņam ir mājasdarbs salikt to savu dienas režīmu, lai tomēr mazliet struktūra viņa dzīvē ir vairāk un, manuprāt, nepieciešama, lai tiešām nebūtu tas, ka ir izkrīt kaut kas izkrīt tas, bet patiesībā tās ir tās svarīgās visas sastāvdaļas, lai būtu tā veselība labāka. Bet man liekas, ka viņiem vēl ir pie tā dienas režīma ļoti, ļoti jāpiestrādā, jo cik es ar viņu runāju, miegs tāpat viņam ir 6, 5 citreiz stundas, kas ir stipri par maz. Tā kā darbiņš vēl tur ir priekšā liels. Jā, un to režīmu arī viņam ir uzdevums arī no manas puses tieši tāds pats par to režīmu. Tā kā visticamāk, kad arī ja viņam ir tomēr tur fizioterapija, sports, darbs, ēšanas grafiks, miegs, tas ir diezgan tā gandrīz uz lapas jāraksta, lai varētu tā
kaut kā sevi pie viņa pieredināt, jo tas tā viens dienas laikā jau nenotiek. Jā, es tikai vēl piebildīšu, ka tas jau visiem ir grafiks, visiem ir darbi, visiem ir lielai daļai ir bērni un savi tas ir sarežģīti. Neviens jau neteica, ka šis process būs viegls, ir īpaši vēl no 165 kg. Tur nekas nebūs viegls. Vienkārši man šķiet, ka pēc tā jaudīgā pirmā mēneša, man šķiet, ka visi redz, ka mazliet Mārtiņš ir palicis. Bet tas ir dabiski. Tas ir dabiski. Nevienam nebūs tikai augšā vai augšā. Jā, bet tāpēc mēs tā esam. Mēs varam palīdzēt viņam turpināt to, ko viņš ir iesācis. Un tāpēc es atkal gribu atgriezties pie šiem soļiem, kuri ir pēkšņi pazuduši vispār no dienas plāna. Man šķiet, ka tas ir galvenais, kā cilvēks met no svaru. Tas ir? Ne galvenais, jā. Tas ir viss. Mēs jau bieži esam runājuši, tas ir viss kopums. Nav tāda viena galvenā, vai tikai soļi, vai tikai uzturs, vai labi, tikai sports. Es teikšu, viens no galvenajiem. Es pat tam nepiekrītu. Tomēr viss kopums, tomēr tas, ko arī Lelda minēja, ko arī Santa minēja, tas dienas režīms, kurā ir darbs un kurā tu zini, ko tu dari un ko tu esi tā savā plāniņā ikdienā, ka tomēr tev ir tās sabalansētās ēdienreizes noteiktos laikos, ka tev ir tie 3 treniņi nedēļā. Un tad nāk tie svētki vai tādi Liepājas nedēļa vai kaut kas tāds, ka tas bišķiņ var nobīdīties. Un tad arī var būt tās svārstības. Bet tomēr, ja ir tas mērķis, tomēr to svaru zaudēt un veselību uzlabot, tad patīk vai nepatīk, tomēr tam režīmam ir jāpieturās un nebūs tāds viens kaut kāds pīķis, vai tikai es tā ēdīšu, vai tikai es tā vingrošu, un tas ir galvenais. Viss tas ir tomēr kopums. Jā, es saprotu, bet vai šajā momentā viņam nevajag likt klāt vienkārši tās parastās cilvēku pastaigas? Bet viņš vispār viņus ir noņēmis nost? Nē, man šķiet, mēs visi skatāmies saturu, es skatos viņu vēl vairāk kā jūs. Es neesmu redzējis, kad viņš mērķtiecīgi iziet ārā, lai savāktu soļus. Nav bijis tāds saturs pēdējos 3 nedēļas. Man liekas, brīdi, kad mēs uztaisījām podcastu un pateicām, Mārtiņ, tikai nepārēj par daudz, tikai neaizēj tur un lai tu tikai nenogursti. Bet viņam slidošana bija, viņš ir tīrījis sniegu, vai tas jau bija pirms vai pēc? Tas arī bija jau laiku atpakaļ. Bet nebija mums tāds uzstādījums. Mums bija saruna, ka mēs tajās dienās, ka viņš iet uz trenažieru zāli un uz fizio, tad viņš nestaigā. Bet visas tās pārējās viņam nenoņemās nost. Noņemt nost, jā, viņam nebija tā. To viņš pats izdomājis, vai pieņēmis lēmumu tā darīt. Jā, tas arī ir tas, ko es gribu pateikt, ka mēs šeit esam, ir tās atbildības. Viena ir mūsu kā speciālistu atbildība, kur mēs izdarām to savu darbu, un otra puse ir galvenokārt, jo tā ir Mārtiņa atbildība. Jā. Un šeit varbūt kaut kur ir kāds pārpratums bijis informācijā, bet viņš ir. Tāpēc arī ir šī saruna, jo Mārtiņš mājās klausās šo uztver kā viena no galvenajām lietām, jo viņš arī pirms tam noklausījās un varbūt arī no turienes saprata, ka mēs visi satraucamies. Bet es gribētu uzsvērt, ka Mārtiņš jau pusotru mēnesi aktīvi ir gājis soļus, kur viņš sākumā pārstaigāja tos soļus, bet ar viņu ķermeni viss bija kārtībā. Tas nozīmē, ka tas fiziskais stāvoklis ir labs, lai sāktu likt arvien lielāku jaudu klāt savā fiziskajā. Mārtiņa sapnis ir florbols, vai sēžot divānā un aizjot vienreiz uz fizioterapiju un 2 reizes uz sporta zāli, viņš varēs piedalīties nākamajā gadā vai aiznākamajā florbola virslīgā. Jā, bet es 2 reizes uz to sporta zāli un uz to fizioterapiju arī viņam nebija pirms tam nekā tāda. Tā kā tā ir kaut kāda tomēr izmaiņa tajā slodzē. Un vai viņš pirms tam staigāja tos soļus un tāpat spēlēja to florbolu? Viņš tikai spēlēja florbolu. Viņš var tos. Es domāju, ka pišķi mēs pat dramatizējam par tiem soļiem. Viņam kustēties vajag, jo vairāk kustās, jo labāk, bet es nedomāju, ka tas šajā brīdī tik šausmīgi ļoti ietekmē to viņa rezultātu. Protams, mēs viņam varam teikt, lai viņš kustās vēl vairāk un lai viņš izmanto katru brīvo iespēju, bet atkal, ko minēja Santa, vai viņš nenoņems vēl 1 stundu miegam nost, un vai tad tie soļi kompensēs to bezmiegu? Jā, mēs jau nevaram atkal pārnāt viņa atbildību. Tad viņš kļūs ātrāks vai kāds. Jā. Tā jau ir viņa atbildība, ko viņš izdarīs vakarā, vai viņš vēl pasēdēs līdz 1 naktī un pasīsies YouTube vai 9 bet soļi arī ir viņa atbildība, jo viņš jau zina, viņam tā kā gluži nebija pateikts, ka viņus vajag vispār novākt. Jā, bet varbūt acīm redzot, ir kāds pārpratums. Un tas jau arī nebija tik ilgi, jo it kā man liekas, ka pirms tam jau viņš gāja, pirms tā podcastu, un tad bija tā Liepājas nedēļa. Pat saruna beidzamā bija, kad tas
ka viņš salicis to grafiku, un tā vienīgā brīvdiena, kas viņam tur kaut kā, man likās, sestdiena, viņš man teica, sanāk. Sestdiena. Un tad tās visās pārējās dienās viņam ir tas sports. Un tur tā staigāšana arī bija iekšā. Ne jau viņš katru dienu florbalu spēlē vai iet tur kaut kādas zāli. Zāli sanāk divreiz viens fizio staigāšana un florbals. Tā kā tur kaut kas ir, varbūt tās tur mums bija saruna, kad īsti, mīnus 25 grādos īsti tur pastaigāties arī, kā tad pastaigt tur sanāk. Tajā, jo viņš man teica, ka viņš no rītiem vienmēr to darīja. Nevis tur tagad kaut kad jau tas gaiss sasilt, bet viņš agri no rīta. Jā, viņš to arī teica. Un tas domāju, tas 5, ja viņš 21 grādā iestaigā. Jā, tas ar tur tāds. Tāpēc varbūt tās viņa bišķiņi ir. Es gribētu uzsvert projekta mērķi. Projekta mērķis ir veselīgi ātrākajā veidā nomest svaru. Nevis vienkārši nomest svaru. Jo vienkārši nomest svaru viņš varētu vienkārši neēst riekstus, piemēram, mājās. Jā, vai nedzert alkoholu. Bet veselīgi nav arī katru dienu pārspīlēt ar fiziskajām aktivitātēm. Nē, es jau nesaku pārspīlēt. Tam arī piekrīt, jo ja viņam pirms tam nav bijuši šie fiziskie treniņi, un tagad viņam ir spēka treniņi, viņam ir fizioterapija, plus vēl ikdienas aktivitātes, basketbolu viņš uzspēlē, plus vēl, ja vēl viss tās pasteigt klāt, tur jau bišķiņi var arī pārforsēt, ņemot vērā, ka viņš to dara tikai 1,5 mēnesi. Viņš visu laiku ir spēlējis to basketbolu un florbolu. Es domāju, ka mēs pārāk visi uzskatīja, ka viņš nav fiziskā sagatavotībā. Pat Jānis pats teica, ka viņš ir, viņš nav redzējis atlētiskāku 160 kg vecu, smagu cilvēku. Acīm redzot, viņš ir spējīgs daudz vairāk nekā viņam prasam. Mans mērķis ir tikai viens, lai viņš maksimāli veselīgi, ātrākajā iespējamā veidā nomet liekos kilogramus. Nevis, lai mēs skatāmies, kā Mārtiņš nākamajos 7 gados no 165 kilogramiem būs ticis uz 80, bet viņš to izdara maksimāli veselīgajā, jo tad viņš varēs dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, viņš pats būs laimīgs. Es tā kā pušoju viņa laimi ātrāk. Saprotat? Man nepatīk gaidīt laimi vēlāk. Nevar pārforsēt arī. Bet tāpēc, ja es saku, tāpēc esat jūs un jūs sakat, tātad 10,000 soļi 4 dienas ir par daudz, bet 3 dienas ir ok, un vēl tie 3 treniņi. Saprotat, es gribu, lai jūs paši tagad pasakat vienkārši, lai viņš saņemās un mauc. Viņam jau, es nespēju vairs noskatīties. Šajā nedēļā viņam diezgan stingri par uzturu pateicu. Jā. Un tieši ne jau tie 20 rieksti, bet tās panētās karbonādes un krējumiņš, ko viņš pieliek un vēl paņem no tā kopgalda palielu porciju un salāts, kam viss kaut kas ir klāt un diezgan brīvi jau pa virsmu to. Bet tā jau tas dzīvē arī notiek. Tu vienreiz apēd, otro reizi, 3., 4., 7. jau karbonāds ir standarts. Tad acīm redzot, kad vajag stingrāk. To rājienu viņš jau ir saņēmis pagājušā nedēļā. Es gribu, lai viņš tur skatās un saprot, kad ir jāturpina maukt. Nevar sēdēt tajā dīvānā un cerēt, ka tie kilogrami nometīsies, jo tikai viņš ir tas, kas maina savu to likteni. Neviens viņam blakām uz dīvāna nesēdās. Šobrīd jau izklausās, kad tu dikti pikts. Es neesmu brīva atmosfēra. Es neesmu pikts, bet es kā skatītājs esmu neizpratnē. Par ko? Viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā, svārs krīt. Straujāk nevajag nemaz arī. Tā kā mums jau nevajag, lai viņš arī Es gribēju sākumā pateikt par 13,2 kilogramiem. Varēja tā, ka nedaudz vairāk. Bet tas nav neveselīgi. Tu visu laiku uzsver, lai būtu veselīgi. Lai būtu veselīgi, šis ir ļoti pareizi, ja uzlikt formulu. Veselīgi ir arī kilograms mēnesī. Nē, man dara tikai veselīgi ātrākais. Proporcionāli uz cilvēku svaru sākotnējo. Labi, es prasu. Mārtiņam kilograms un man kilograms vai Santai kilograms, tā ir pilnīgi atšķirīgi proporcionāli. Ja mēs katrs pa kilogramu nometīsim, Santa uzvarēs, jo viņa ir visvieglākā. Es sapratu, bet cik tad šobrīd ir mēnesī pēc šīs... Tad man jārēķina patreiz. Bet apmēram 10? Vairāk? Tie paši 10, 12 būtu. Labi, Mārtiņš ir nometis 600 gramus 1. februāra nedēļā un 2,2 kg 2. februāra nedēļā, kas veido 2,8 kg. Tātad, cik mēs esam? Mēs esam 9 kg zem. Jā.
Mums vēl ir 2 nedēļas, lai nomestu 9 kg, kas būtu šis formulas ātrākais veids. Ja Bet viņš mēs iet tādā tikko pašā runājām, ka garā, bija tad Liepājas nedēļa. Tā izsita to. Nu, mēs nevaram to Saprotu. izgriezt ārā no Ne, mēs visa nevaram. kopējās bildes. Mēs Nevaram nevaram. to Mēs izgriezt. nevaram izgriezt, Mēs nekā nevarējām tur būt klāt un gatavot viņam tur to veselīgo ēdienu. Mārtiņš arī bija tajā situācijā pirmo reizi, un tā ir tā viņa pieredze. Manuprāt, mūsu darbiņš iet labi. Tas tiešām tas pirmais mēnesis, jā, tur entuziasms, lai gan viņš turpinās, tas, ka viņš varbūt kaut neiet tos soļus, vai viņš tāpat to uzvedību maina. Bet arī mums kā speciālistiem, mēs tā kā runājām, ka varbūt tur kaut ko vajag mazliet mazāk, kaut ko mazliet citādāk, un atkal iet laiks, mēs pielāgojamies esošajai situācijai, un ar visu to informāciju, kas mums ir, mēs ejam tālāk. Nu, labi, bet tad ejam tālāk. Tad pasakiet man visi kopā tā, lai viņa fiziskais stāvoklis spēj izturēt, cik viņam reizes nedēļā jāiet pie fizioterapeita, cik nedēļā viņam jāiet uz zāli, jo viņš var iet zāli pastāvīgi. Es viņam esmu piešķīris privātu zāli, kur viņš varētu iet 24/7 un vispār tur dzīvot, ja viņš nolikt tur matracis, viņam ļautu neko neteikt. Es tikai pateiktu, lai man palaiž, tad, kad man pašam tur vajag. Bet viņam ir arī dzīve jādzīvo, viņam ir cilvēki jāstrādā. Protams. Viss jauks riņķī notiek, tā ir mūsu ikdiena. Bet, ja mēs apvienojam šos visus, cik šobrīd būtu, vai viņam, pieņemsim, mēs gribētu sasniegt to rezultātu, vai viņam būtu, piemēram, es redzu, tie 2 sporta zāles, 1 fizioterapija un 4 dienas viņš iet 10 000 soļus? Vai fiziski viņš to spēj, drīkst? Drīkst, viņam jau tāds jau arī bija tas sākotnējais stāsts, nebija ne par ko citu. Šobrīd grūti mums tā runāt, riņķī tam visam. Varbūt viņš iet tos soļus, mēs jau neredzam. Tas tikai, ka tais video formātos viņš netiek parādīts. Varbūt, jā. Es atkal to pozitīvu, varbūt viņš pakluso kaut kur tur pa mēžu lavās. Bet jebkurā gadījumā 80% tāpat būs uzturs. Ja noņems nost visus šos te kafejnīcu ēdienus, ko es viņam jau teicu, jāņem nost kafejnīcu ēdienu, viņš var iet darīt 20 000 soļus. Ja būs tie kafejnīcu ēdieni, nebūs rezultāti. Jā, bet atceramies, viņa paša mērķis bija florbols. Spēlēt florbolu. Tikai neēdot riekstus un kafejnīcu ēdienu, viņš pa florbolu nekļūs. Bet mēs runājam par svaru zaudēšanu. Vispirms jāzaudē tas svars, tad viņš ar vienu var likt klāt tās aktivitātes. Visu tā saforsēt arī nevar. Bet vai 4 dienas iet 10 000 soļus un aiziet uz 3 nedēļām ir saforsēšana? 10 000 soļus jau var aiziet. Tas ir stundu garš treniņš katru dienu. Tad 10 000 soļus viņš pat pa stundu nenoies. Vai viņam vajag katru dienu to darīt? Varbūt vajag. Varbūt vajag, varbūt nevajag. Te iebildīšu atkal par tiem cipariem, ko mēs runājam. Tu tikko pats to nepareizo variantu pateici, viņš jau dienas laikā savāks tos 10 soļus. Nebūs jau tā intensitāte. Viņš jau pa kabinetu šita staigājot var savākt 30 000 un ne gramu nezaudēs to svaru. Mums vajag to intensitāti pareizo viņam dabūt, ko viņš var dabūt apzināti, izejot ārā, uzvalkot cepuru un bliežot. Tā vienkārši staigājot krustu šķērs pie draugu un tā, savācot tos 10 000 soli, nekas nemainīsies vienkārši. Mums vajag viņu kā treniņu. Bet mēs varam likt kā treniņu. Tāds viņš no paša sākuma jau viņš bija. vienkārši pazaudē. Viņš vienkārši kaut kur to lapiņu pazaudē, varbūt tās. Mēs nezinām, viņam bija aizpūt vējš, tāpēc mēs tagad tā domājam, ka viņš vienkārši to ir aizmirst, ka tas viņam nav jādara, bet nekas nav mainījies. Es domāju, ka viņš pats tagad skatās sargs, tagad atcerās, kur tā lapiņa palika un viss būs kārtībā. Tur saku šobrīd, tas cipars es arī no paša sākuma jau neko nemaini. Tu kaut vai tur labi, es saku, tos 20 000 un cilvēki, kas Briselē parlamentā Eiroparlamenta deputāti, viņi nosteigā dienā tur 25 030, jo viņiem tie kabineti tur ir vienā pilsētas galā un tad ir otrā, bet tur viņi jau svaru nenozaudē. Viņš tur pa to kabinetu tur ar čomoku ejot pārunāšu telus un tie kilogrami nekrītās. Bet soļu daudzums jau ir.
Pirmajā vizītē, kad viņš bija, mēs paskatījāmies vidēji, cik viņam ir tie soļi pa pagājušo gadu, un tas gan bija telefonā, un viņam vidēji arī bija 5,5 tūkstoši, tas ir diezgan, bet svars jau viņam, kāds viņš bija tāds un 4. 5,5 tūkstoši soļi jau ir uz to, uz veikalu un uz toleti. Jā, tāpēc arī ir, Jānis jau pareizi saka, tur vajag intensitāti un kaut vai pusstundas pastaigi no rīta. Uz to engurs topiņu, bet uz mērsraku topiņu, lai viņš iet. Tad viņš savāks to varbūt to intensitāti uz veikalē. Man ir vēl viens sociālo tīklu komentārs Inesei, tie proteīna batoniņi. Tas ir kā standarts, kā vajadzība, vai viņš vienmēr uzsver, ka tur ir tās olbaltumvielas un tā tālāk. Mēs varam paskatīties, arī Snickerā būs tuvu tām olbaltumvielām. Jā, tas nav kā standarts un tas nav kā vajadzība. Mēs arī to izrunājām. Tas ir kā tāds ugunsgrēka dzēšana, ja viņam, piemēram, ir intensīva diena un ir bijis treniņš, un viņam nav iespējas paēst neko normālu, lai viņš nepaņem 3 bulciņus, kā viņš ir ieradzis, tad ir šī alternatīva izdzert vai proteīnu dzērienu, vai apēst vienu batoniņu, bet tas nav tā kā katru dienu, man ir gardums mans proteīnu batoniņš. Bet man liekas, ka vienu brīdi viņam bija gandrīz katru dienu. Jā, es viņam par to aizrādīju. Mēs to izrunājām, ka tas tā nav, tas nav tāds ikdienas našķis, tas ir tomēr vairāk, tad, kad ir tāda nepieciešamība, kad nav paēdis un kaut ko vajag, un lai nebūtu tā, ka pagrābi kaut ko vienalga ko. Tad varbūt somā tas batoniņš, bet arī varbūt arī šeit tā interpretācija. Es viņam pateicu, var batoniņu, un viņš katru pielika pilnu somu tiem batoniņiem. To mēs tā kā izrunājām, ka tomēr tā kā vajadzētu mainīt to modeli. Tur jau tā lieta, jā, kad cilvēks jau, kad viņš jau ir garšīgs, un tā atšķirības starp to snikerīti, tur ir ļoti minimāli tieši tiem batoniņiem, jo es arī viņus ēdus, izskaties visiem sastāv, nav tur nekādas atšķirības, tāpēdīs snikeri 200 kalorijām vai proteīna batoniņiem. Kaloriju ziņā tur atšķirības nav, bet sastāv ziņā tur nedaudz ir atšķirība. Tur tomēr nav cukurs klāt, tur ir vairāk olbaltumvielu, bet tas ir ugunsgrēka dzēšanai, nevis ikdienas uztur sastāvdaļa, tā teikt. Jā, tā kā mēs visi varam redzēt, kā mums ir gājis, un kad mēs kaut ko pasakam, varbūt ko Mārtiņš ir ņēmis no tā vērā, kad es skatītāju komentārs, ka Mārtiņš ir izvēlējies šajās, pieņemsim, par tiem soļiem, to vieglāko variantu, tad neiesim. Par tiem batoniņiem, ja varējām apēst kādu batoniņu, tad Mārtiņam jau uz galda stāv 3, kur būs katrai dienai vai 2 reizes dienā pa batoniņam. Ka tās varbūt iezīmes ir redzamas, kad ir grūti, vienkārši. Mainīt tos paradumus. Es neteiktu. Tas bišķiņ dramatizēja. Man liekas, ka tie ir ok. Tās ir kaut kādas nianses, kas jāpiekoriģē. Teiksim, cilvēks viņam ir bijis tāds uzvedības modelis visu laiku. Viņš varbūt ir ēdis frī kartupeļus un tur to snikeru un noskalojas ar alu to visu. Un tagad viņam tas proteīna batoniņš tā jau ir labāk izvēle par šo iepriekšējo komplektu. Līdz ar to pamazām piekoriģējot, viņš jau tā kā arī saprot, labi, nelikšu tur tik daudz to vai nelikšu to. Tas pats uztraukums par tiem riekstiem, viņš arī liekas tā viena karotīta zemes rieksts sviest, viņam piedod tikai tas ēdiens ir sātīgāks, viņam ilgāk negrib sēst. Tas viņu nepadarīs pa 10 kilogramiem smagāk. Nav tas tā. Tā kā jābūt kaut kādai, es jau pirmoreiz teicu, un es arī palieku tagad pie tā, kad ir tomēr jābūt tai veselīgai proporcijai starp to, kas ir tā kā galvā un starp to šausmīgi ideālo, jo ar to ļoti ideālo tagad visu nost. Viņš ir ļoti jau daudz ko mainījis savā uzvedībā tieši ar ēšanu saistībā. Labi, šito nedēļu Liepājas mēs varam tagad visu laiku piesaukt kaut kādu bubulu, kas bija slikta, bet pirms tam skatoties, viņš jau ir daudz mainījis. Un tā, ka tagad tā kā ļoti nosodīt viņu par tiem 2 liekajiem batoniņiem, es tā kā nepiekritīšu, noteikti nē. Es jau arī par nosodīšanu, es vairāk par to uz mērķi koncentrējos, lai ko tas prasītu, un tad es vienkārši meklēju tos variantus. Tad mēs esam tā kā, es gribu, lai ir tas detalizētais fizisko pasākumu plāns. 2 spēka treniņi, 1 pie Jāna, 1 patstāvīgi. Jā, 1 fizioterapija, un vai viņam un cik daudz soļu. Es neiejaucos
paši? Es neiejaucos, bet jau pateicu precīzi tik dienas, kurā dienā kādā laikā. Bet tas bija mans kā skatītāja rekomendācijas. Bet kā jau arī teica Jānis, ne jau konkrēti cik soļi, bet kāda intensitāte, cik reiz nedēļā un cik ilgi un viss. Viņam esmu tādas vadlīnijas teicis, ka vajadzētu, ka tu tādā foršā džogings, tas nav, bet tādā steidzies uz tramvaju, kurš nav Engurē, kad domā, ka viņš tur ir. Tu kavē tādā ātrumā, tev stunda vajadzētu tur nostaigāt. Cik reizes nedēļā? Tās 3 reizes mēs arī sākumā kā runājām, jo viņš teica, ka viņam vēl ir florbols jebkurā gadījumā. Un tad bija tā mūsu saruna, ka nejauksim kopā to florbolu. Tās dienas florbols, ja tev ir, tad neiesim vai no rīta to soļus vai to zāli. Tā mēs arī palikām. Un tad viņš pats salika to grafiku un viņam iekrita tāda lozi, ka sestdien iekrīt brīvdiena. Jā, un tad arī tad varam dzirdēt no Jāni, ka tas īsti, lai Mārtiņš nejauc atkal, ka tas nav vienkārši pa dienu savāktie soļi, bet mērķiecīgi iešana. Tā nav bijis, mēs to jau aprunājām. Tas galīgi, tos pat viņš var neskaitīt, ja viņam tur ir, stāstā jāieraksta video formātā, ka viņš tagad nostaigājas 20,000, no kuriem 10,000 viņš ir pa mežu un pārējos tur asuni ap stadionu, tad tos viņš var nemaz neskaitīt. Tikai skaitam to intensitāti, kas viņam ir pēc pulsa metra, no ko mēs vienkāršākais, ko mēs varam to intensitāti šobrīd skatīties, to pulsu viņam. Neko nerokoties kaut kādās tur asins analīzēs dotā brīdī vai tur kaut kādos laktātos, bet vienkārši intensīvs gājiens. Vai Mārtiņa veselības stāvoklis, tur analīzes un vispārējais, tur bija vienas kontrola analīzes, tur viss kārtībā? Patreiz, jā, uzsākot šo projektu, viņš nodeva analīzes, jo es neredzu mērķtiecību vispār tagad kaut ko kontrolēt, jo, kā mēs ar Ines runājām, tur labākajā gadījumā pēc 6 mēnešiem varbūt kaut ko mēs redzēsim. Es domāju, uz tiem holesterīniem, viņa paaugstinātiem arī nevajadzētu ļoti koncentrēties. Ir lieta, kas ir ģenētika, ir 30% tas ir uzturs. Tas tur tāds mazākais, pat viņa riska faktors. Būtu ļoti forši viņam dabūt lejā, teiksim, to glikēmisko indeksu un bišķiņ to mazināt. Pārējais viss bija labi. Un es piekritīšu Jānim, man ļoti patikās pirmajā podkāstā mūsu, kad nevajag no Mārtiņa arī mēģināt kaut kādu, tad viņi tādu trusīti bakstīja, tad analīzes katru mēnesi, tad kaut kādu sonogrāfijas, tad kardiogrammas, un tad es domāju, lēnu garu, viņam viss ir izstāstīts, kas viņam arī pēc 6 mēnešiem būtu jāturpina novērot. Uz tādām asins analīzēm mēs noteikti neiespringsim, bet reiz mēnesīs viņu gribēšu redzēt, mērīt vēdera apkārtmēru un arī nosvērt. Jā, un svarīgi arī tas viņa mentālais stāvoklis, jo man liekas ļoti būtu pareizi, jo organismam patīk rutīna. Ja mēs ceļamies vienā un tajā pašā laikā, ja mēs ejam gulēt vienā un tajā pašā laikā, ja mums ir ēdienreiz plus mīnus vienā un tajā pašā laikā, un mēs te visu par to bubulu Liepāju runājam, skaidrs, ka dzīve nav visu laiku komforts, mūs izmet arī no mūsu komforta zonas. Un Mārtiņam ir jāiemācās, kad būs tādas ārpus komforta zonas reizes, un kā tev tajās reizēs tam pielāgoties. Jā, tas ir tāds mans rezumē. Jā, es piekritīšu Santē, man ir tāds līdzīgi novērojumi par to, ka visiem jau ir tās grūtības, un tu tomēr tie labākie atrod to veidu, kā tu viņus pieņem un pielāgojies šiem grūtībām, lai tu sasniedz to savu nosprausto mērķi. Es jau necīnos par savu mērķi, bet par Mārtiņu mērķi. Bet es gribu piebilst, ka Mārtiņš ir šobrīd ceļā uz to, lai apgūtu. Jā, protams. Un kā jums liekas, kādas ir šie, 1,5 mēnesis pagājis, šie paradumi ir jau
diezgan sakārtojušies, nekā tie bija decembrī. Man joprojām nav izlaista video, bet drīz būs, kur visi varēsim redzēt, kā Mārtiņš dzīvoja decembrī. Tad būs interesanti paskatīties, jo es zinu, kā ir mainījušies viņi. Bet kā jums liekas par šī, vai kad ir ļoti labi rezultāti paradumaiņā? Protams, ka ir. Protams, viss, ko viņš vienmēr ir pieminējis iepriekš, kā, es runāju no uzturu viedokļa, kad sēdu tur frī kartupeļus un 2 karbonādus un 4 bulciņas pa virsu un aliņš klāt, tad tagad mēs redzam taču pavisam savādāk bildi un viņš tiešām konsekventi pieturas pie tā un arī ēd tās pavisam savādāk un tāpēc jau arī mazinās šī tūska un viss pārējais, kad ir ūdens pietiekamā daudzumā, viņš tomēr dzer daudz ūdeni, tā kā viennozīmīgi tik īsā laikā, es teiktu, kad viņam pusotrs mēnesis tas nav garš laiks un tie paradumi ir mainījušies acīm redzami. Vai Lelde Mārtiņš noskatoties šo podcastu, vai viņa motivācija nesamazināsies pēc šī, varbūt, kritikas dzirdēšanas nelielas? Varbūt ar projektu vadītāju runāja arī to, kā mēs komunicējam. Labi. No manas puses viss. Ja jums ir savā starpā kādi jautājumi, jūs varat viņu šobrīd pārunāt. Ja nav, tad varat teikt paldies. Jā, paldies. Paldies. Sekojiet visi līdz Mārtiņa gaitām sociālajos tīklos, TikTok, Instagram un aizmirst, kur vēl Facebooks. Un tā.